Ir 9:12 minūtes. Mūsu klausītāji ir pamanījuši tad brīnišķīgu reklāmu radios konto ēterā par 5. jūlija koncertu. Tikko arī tā reklāma izskanēja par Silzīgu Patronu Zodiaku. Un kā gadījās, kā ne, bet mūsu šī rīta ciemiņš ir Jānis Lūsēns. Labrīt, Jānis. Labrīt. Labrīt. Nu tad jau pavisam drīz 5. jūlijā Ogres estrādē tāds vērienīgs koncerts ar nosaukumu Divas leģendas, kurā uzstāsies gan leģenda Silzīga Patro, kurai starp citu valda pirms aizvakar bija dzimšanas diena. Mēs tikko sveicām viņu dzimšanas dienā. Un mēs sveicam arī, protams, grupu Zodiaku dzimšanas dienā 45 gadi. Klausies, bet kuru Zodiaku tad mēs sveicam? To, kas jā, es ilgi un pamatīgi par to runāju visās vietās. Ir divi Zodiaki. Ir viens Zodiaks ar burtiņu C galā, kas ir tas oriģināls un pamats un sākums. Jā, tā ir instrumentālā mūzika, kas tika radīta 79. gadā. Kā studentu grupa skaņierakstu studijā Aleksandra Grīvas vadībā. Nu un lūk, laiks iet, slavenā grupa Pērkons sataisa lielas ziepes, sākās milzīga cenzūra, man tur ir visādi ansambļi. Un, lai cenzūru likt mieru, es izdomāju, ka es nosaukšu šo ansamblu par Zodiaks. Protams, ka cenzūra neatšķir. Tas ir tas slavenais padomju elektroniskās mūzikas ansamblis. Tu var sakot, cenzūra uz viņiem. Nē, tas bija apzināta viltīgs gājiens, bet, protams, ideja ir pilnīgi cita. Tur dzied Maija un Zigfrīds un ir dziesmas un tā laika rokmūzikas stilistika. Tā es varētu teikt. Jā. Tā kā tās ir divas pilnīgi dažādas lietas, bet šī koncertā mēs tās lietas tomēr apvienosim, gan būs instrumentālā mūzika, protams, jaunos aranžējumos, bet ar tādu varbūt analogu skanējumu, un mūsu uzstāšanās otrajā pusē pievienosies arī Zigfrīds ar savu jauno violi, kas pārsteigs, manuprāt, gan mani, gan visus, jo mums tūlīt sāks mēģinājumi. Es gribu redzēt, ko viņš tur būs. Jaunā viola. Viņš spēlē elektroniskās violas un pērk fanātiski tur nepārtraukti viņas maina un uzlabo un spēlē pa 4-5 stundām dienā. Tā kā, apzinīgs ļoti un darba spējīgs, un es ceru, ka būs rezultāts. Iedomājies, pat tu vari no dažiem saviem ļaudīm mācīties kaut ko, ne? Es vispār arī neesmu sliņķis. Es nekad nekavēju termiņus pasūtījumu darbiem un izdaru pēc labākās sirdsapziņas. Mūsu klausītāji arī ir iemīļojuši Zodiaks vai Zodiaks. Jā, arī Zodiaku. Arī šeit mums tomēr ar C galā, jo pamatā ir tā instrumentālā mūzika. Mēs spēlējam 6 cilvēki un ļoti labs situāciju instrumentu un perkusijas sastāvs. Brīnišķīgi. Tā galvenā ziņa ir par 5. jūliju. Vai vēl kaut kur jūs šovasar būsiet dzirdami? Tas būs augustā ar vienu slavenu franču grupu, kurai jau iet reklāma, bet es laikam to nemaz nedrīkst teikt šodien. Slavena franču grupa. Mēs tiksimies, kas faktiski arī savā veidā ietekmēs arī Zodiaku darbību un elektroniskās mūzikas, jau varētu teikt, tādi pamatlicē arī pasaulē. Bet šī te konkrētā divu leģendu satikšanās uz vienas skatuves jau 5. jūlijā Ogres estrādē gan grupa Zodiaku, gan arī Silzīga Patro. Un ja gadījumā tu domā, kas jums tur studijā ir ciemos? Vai tev ir iesauka? Iesauku vispār, vai man ir iesauka? Jā. To savukārt savulaik iedeva Aivars Neibars, kurš visiem deva iesaukas. Un es biju lūseklis vai lūsiķis. un pa lūsekli man savs mans brālēns Mārtiņš joprojām. Man arī telefonā ierakstīts ir tādā veidā. Valdim arī ir viena tāda ļoti līdzīga iesauka ar lūšiem saistībā. Jā. Bet, Jānis Lūsēns ir mūsu īpašais viesis šodien. Tev ir iespēja izvēlēties Zodiaks, vai no Zodiaks vai Provincial Disco, vai Zodiaks bohēmiešu dziesma. Es domāju, ka provinciāli disko tas būs tuvāk tam, kas tur notiks un ar ko mēs sāksim visu to darīšanu. Super. Paldies, Jānis. Sveicieni 45 gadu jubilejā Zodiakam. Es gribēju, ka tu teiktu tā kā man, bet Es Valdim teicu, es saku, būs Jānis Lūsēns, kam par godu es saku 45 gadu jubileja. Un man liels acis. Tā kā sirsnīgi tiešām tik traki ir. Nav tik traki, tu brīnišķīgi izskaties, Jāni. Paldies.